Ungars Rēders, Daina Jaņkalne. Daina Jaņkalne un Gundars Rēders. Eiropa. Mīti un realitāte. Mīti un realitāte. Labvakar, esiet sveicināti raidījumā Eiropa, mīti un realitāte. Viensvētas, dziesmu svētki, tautas dziesma, veļu laiks. Kas vēl nāk prātā, ka mēs runājam par to, kas ir latvieša identitāte, kas ir identitāte šobrīd mūsdienu pasaulē, par to arī runāsim raidījumā. Labvakar, prieks jūs visi redzēt. Runāsim par to. Ir tā frāze latvieši izmirst, kad to saka, kas jums nāk prātā, jums ir patiešām satraukums, vai tas ir tāds mīts? Tad, ja mēs skatāmies tikai uz faktiem, tad, tur vairs nekādu mītu nav, tā ir realitāte. Bet es domāju, teiksim, dabas likumi, viņi diezgan cikliski, ja? Un es esmu diezgan optimisks. Es piekrītu jums, ka, teiksim, šobrīd tā tendence ir leju slīdoša attiecībā uz dzimstību, bet es ļoti ceru, ka tas ir pārējošs process. Mani šobrīd vairāk uztrauc tas, ka nevis mēs tā kā dzimstam mazāk, bet ka mūsu aizbrauc vairāk. Bet ir cilvēki, kas saka, ka mūsdienu pasaulē mēs nevaram to pat gribēt. Globālā pasaulē latvieši brauks prom un viņi dzīvos arī citur. Tad jautājums, kas ir tas, kas viņus vienos ar Latviju? Vai tā ir valoda? Vai kas ir tas, kas teiks, tas cilvēks tur, nezinu, Dublinā ir latvietis? Kas to nosaka? Jo tas, ka viņš māk tautas dziesmu? Tie piemēri ir ļoti atšķirīgi. Un ir cilvēki vienmēr, kam ir šī zeme svarīga, un man ir, piemēram, ir ļoti svarīga, un maniem bērniem arī ir svarīga, un man ir 4 bērni, un es nekad nebraukšu projām, jo man svarīgi tieši šī zeme ar visu to, kas ir zem zemes, proti ar mūsu senčiem, un arī tas, kas ir virs debesīm, kā es vienmēr saku, tāda indiāņu sajūta, man viņi ir svarīga. Latvieši kā indiāņi? Jā, kāpēc ne? Man ir ļoti interesanta pieredze ar latviešiem Brazīlijā. Es pirms 2 gadiem biju Brazīlijā un satikos ar latviešu pēctečiem, kur vecvecāki ir izbraukuši 1800. gadā. Tātad viņi faktiski, un nekad ir Latvijā nav bijuši, bet viņi uzskata, ka viņi ir latvieši, viņi runā latviski, viņi svin latviešu tādus svētkus arī kā mēs, tātad viņiem ir Jāņa notikums un varbūt netik vērienīgi, bet mazie dziesmu svētki un dziesmiņas, un kas mani pārsteidza vēl vairāk, ka viņiem ir izdotas grāmatas latviešu rakstnieku sarakstītas, kas ir sarakstītas Brazīlijā, un mēs nekad neesam viņas redzējuši. Un tur dzīvo cilvēki, tur dzīvo 2000 latvieši, un tad, kad es satikos ar Novodesas mēru, kas ir īsts Brazīlis, viņš teica, ka Novodesa no visām citām Brazīlijas pilsētām atšķiras ar lielisku ielu plānojumu, tad dizains un ar tīrību. Tās ir arī kaut kāds latviešu identitātes pazīmes, jūs prāt? Viņš tā uzskatīja. Tā cilvēks no malas, kas mūs novēroja, uzskatīja dizains un tīrību. Sibīrijā tās ir puķis, kas aug pie latviešu dārziņiem. Nosauksim to arī par dizainu. Laikam es teiktu, ka tās ir kaut kādas vērtības, ko paudze nodod paudzei. Un droši vien šīs vērtības ir ar ārkārtīgi lielu garību. Šo saturu viņām varbūt ir mazāk šis materiālais saturs. Un man liekas, ka tas ir tas, kas, teiksim, tā kā man ir tā maz drusciņi nodots, es vismaz tā jūtu. Un bez tam tad ir tas, ko kolēģi teica, tā sajūta par Latviju kā zemi dabas izpratnē. Es pats ļoti daudz bērnības esmu pavadījis Vecpiebalgā, un tas ir uz manu personisko attieksmi pret šo valsti atstājis ārkārtīgi lielu un neizdzēšamu iespaidu, kad es negribētu to mainīt ne pret ko. Un droši vien tās ir tās sajūtas, kas katram rodās. Un ja mēs vairāk mācēsim radīt ģimenē, skolā, sabiedrībā šīs te piederības sajūtas, jo katrs paņems sev varbūt to viņam, to dārgāko vērtību kā sajūtu un ar šo sajūtu dzīvos. Tad to piederību, to identitāti rada sajūtas. Valoda ir viena no tām. Es jūs apskaužu, ka jūs esat audzis Pievalgā. Es tieši vakar biju tai pusē un braukāju, biju pie lauku bērniem nometnītē. Un domāju, ak, Dievs, cik latviešu bērni laimīgi. Viņam tagad ir skolas tik brīnišķīgās vietās, muižņas, kuras ir restaurētas, atjaunotas. Un ceļš uz skolu, man liekas, tā ir tik svarīga lieta. Nevis te pilsētā, pilnā trolejbusā vai autobusā vai mašīnā sastrēgumā.
bet bērns iet kājām uz skaistu vietu skolā. Es esmu augusi dzimusi Rīgā, man bērni, diemžēl arī, varbūt tā ir man lielākā tāda sev pārmetums, ka es esmu audzinājis bērnus Rīgā, nevis skaistā vietā laukos. Es domāju, ka Rīgā ir pietiekoši daudz skaistu vietu, kuras... Bet tas ceļš uz skolu. Jā, bet tur ir atkal citas vērtības, tā vecā, skaistā pilsēta, tas vecais bruģis. Tur katrs var atrast savas vērtības, un tās būtu, manuprāt, jāmeklē. Ūd, jūs braukājat ar mazo kavalēriju, tāda grupa jaunieši braukā pa Latviju un sakop dažādas vietas. Vai tas veido piederības sajūtu? Ko tas dod jums? Tas arī veido piederības sajūtu. Šī gadījumā mazās kavalērijas jēga ir mazliet cita, jo tā ir tāda aizmugurējās gvardes funkcija, ka mēs viņus atbalstam, darīt kaut ko labu un skaistu. Viņi jūtas piederīgi, jo viņi jūtas labi tajā brīdī, kad viņi izdara, viņi redz rezultātu, viņi jūt šo piepildījumu, kas ir tas rezultāts. Mazai kavalērijai piederība ir blakus rezultāts, kas ir patīkams, galvenais ir motivācija. Un tas ir kā impulss tiem cilvēkiem tur uz vietas turpināt un sakop to vidi ap sevi. Tieši tā, un sakopjot, viņi paši pilina klāt šo te blakus efektu, šo te piederības sajūtu. Un piederības sajūta ir arī ļoti svarīga tajā brīdī, kad mēs uzlabojam vidi, jo mēs neuzlabojam vidi, kurā mēs neredzam nekādu vajadzību uzturēties pēc tam. Mēs savu māju allaž sabojāsim mazāk nekā viesu mājas. Tas ir tāds interesants paradoks. Man kolēģi Daina Jāņkalne sagatavoja sižetu par vienu ļoti tradicionālu lietu – tautas dziesmu. Par tautas dziesmu modernās skaņās. Gundars Rēders, Daina Jāņkalne. Daina Jāņkalne un Gundars Rēders. Eiropa – mīti un realitāte. Mīti un realitāte. Kad skolas gadi ir aiz muguras, latviešu folkloru, tāpat kā tautas tērpa villaini, vainagu vai ratenīcu, ārā velkam gaužām reti. Pietiek ar stabilizējošo apziņu, ka vajadzības gadījumā atliek vien pastiept roku. Kur ir tā tautas dziesma, ko jūs varat noskaitīt? Urā! Sitjānīti, verabungas, vārtu stabu galiņa. Nē, es nezinu tālāk. Tautas dziesma uz sitienu. Uz otro sitienu? Uz otro sitienu. Šis mums nebija gatavs. Ja godīgi nevaru, laikam. Nulle kā redzētais ir joks. Provokācija, par ko varbūt klusā brīdī varētu paprātot, tomēr diez vai no tā būtu jāizdara tālajoši secinājumi. Jo tieši Nacionālais teātris, kuru pārstāv Kaspars, mazajai skatuvē ir uzvedis tautas dziesmu izrādi Bezgalīgs gabaliņš dzīves, lai radītu muzikālu pārdzīvojumu, kā patīk teikt, izrādes producentam. Es, protams, esmu izklausījies cauri tās dziesmas, un man ir bijuši arī tā, ka tu sēdi vakarā un tu aiziet tādā, nezinu, tas nav apcerīgums, tā nav tāda, bet tā ir tāda aktīva kaut kāda tāda neko nedarīšana. Bet tev atnāk vienkārši tāda sajūta, ka viss notiek. Ir jāsāk dziedāt, kaut negribot. Dziedāt un dziedināt. Cik līdzīgi skan šie vārdi? Ir tā sajūta, kā vienā no Birutas stāstiem, kad pēkšņi sajūties vajadzīgs. Nevis vajadzīgs, bet sajūties savējais savā zemē. Tā, ka tā ir mūsu vēsture, un daļu no tās es esmu tagad izdzīvoju. Pārsteigums varētu būt DJ Monsta piedalīšanās šajā projektā, taču viņš bez īpašām pūlēm demonstrē, ka klubu kultūra ir pavisam labi savienojama ar visu citu, ko mēdzam dēvēt par kultūru. Elektronika palīdz ielikt tautas dziesmu vidē, kur jaunieši mūziku izbauda un klausās brīvprātīgi un ar prieku. Man kā mūziķim, man gribas būt pilnasinīgam.
šis izteiksmes līdzeklis ir tehniskā mūzika, kas man palīdz realizēt to pacēlumu. Jo, ja es nostāšos publikas priekšā un poētiski dziedāšu apmēram stundu vai vēl mazliet vairāk, es to skaidri zinu, ka cilvēki paliks garlaikot jau pēc 20 minūtēm. Ja, un tāpēc ir vajadzīgs šis otra cilvēka klātbūtne, kas rada šo ainu, kas vāra to zupu garšīgu, ja viņi nedrīkst būt piekani. Biruta ir akadēmiski izglītota pianiste un folkloras dziedātāja, kur jau nereizi pārsteigusi ar savu folkloras interpretāciju, piemēram, etnoģesis kopā ar grupu Patina. Monsta plašāk pazīstams kā dīdžejs. Viņš joko, ka sadarboties dzinis emocionāls aprēķins. Es šito var atstāt, vienkārši, ka šito atstāt. Ar Birutu bija ļoti viegli saprasties, un mums bija pasākums, kur mēs strādājam kopā, un mums tik viegli gāja strādāt, ka tā abrīnojami, ka tik viegli tas notiek viss. Un tad arī nolēmām, ka varētu pamēģināt kaut ko vairāk. Muldis ir ļoti interesants cilvēks, ļoti interesants, radošs un atvērts darbam, kas mūsdienās arī ļoti nozīmīgs faktors. Mēs gribam daudz ko mums platīt daudz kas, bet ja mēs neveltam tam pūles, neieguldam darbu, pacietību, laiku, tad tur nekas neizdodās. Lai arī Monsta savu patiku pret tautas mūziku atklājas relatīvi nesen, taču, kā vērtē Biruta, viņš spējas atklāt folkloras būtību. Es jūtu, ka viņš ir piedzīvojis to pašu soli, ko es savā laikā, viņa laikā piedzīvoju. Kad mani vienkārši uzrunāja šī tautiskā sajūta. Es nezinu, vai ir tāds piemērots formulējums tām, bet tā ir tāda ļoti svēta sajūta. Ja, ka tas tev tiešām atver kaut kādas dvēselīs tīgas un notiek pārmaiņa cilvēkā. Un cilvēks saka raudzīties uz daudzām lietām savādāk. Vienmēr ir tāda lieta, ka, ja tu kaut ko nezini, tev tas netraucē. Bet, ja tu uzzini, ka tu to nezini, tas tev sāk traucēt. Un, ka tu gribi uzzināt. Izrādes laikā zem skatītāju soliem smaržo svaigi pļautu zāle, un no skatuves skan nevien mūzika, bet arī neliela Birutas stāstiņi, mazi gabaliņi no dzīves, kas sasien ikdienu ar 1000 gadus vecām dziesmām. Mana lielā priede pie manas mājas bija jālikvidē. Tā bija izlemts, jo līdzās esošais lielceļš tika paplašināts. Piemēram, ar stāsts, ko es tagad visprecīzāk atceros, ir, kad ir stāsts par to, ka mamma paprasīja, kurā gadā ir dzimusi mana vecvecmāmiņa. Un tas ir, viņa sameklēja tur pa vidu stāsts, un izrādās tas bija, tur 1800 kāds gads. Un, manuprāt, tas uzreiz, šis te vienīgais jautājums, kurā gadā ir dzimusi tava vecvecmāmiņa. Man tas uzreiz ir tā, kad man ir zosādi, un es sāku domāt, kurā gadā ir dzimusi mana mamma. Cik es daudz vispār zinu par to, kas ar manu ģimeni notiek un kas ir noticis. Viņa gājusi, tetecējusi, brāļa nesusi jaunā dzīve. Pasaki, lūdzu, kādu tautas dziesmu pirmo, kas tev nāk prātā? Aizupītis, es uzaugu. 2 rindiņas tikai? Jā. Man ir grūti ar tekstiem. Ar tautas dziesmu tekstiem man patiešām ir grūti. Vēl 2 rindiņas. Vēl 2 rindiņas? Grūti. Tāpēc parasti ir jautājums studijai. Tagad man būs studijai pārmaiņas pēc uzdevums. Noskaitiet arī jūs, katrs 4 tautas dziesmas rindiņas. Kas ienāk prātā? Runāsim par to. Paldies, Daina, paldies par tavu uzdevumu. Tad jautājums ir skaidrs, vai mēs šobrīd varam. Es nesākšu Rilgu Reiznieks, man liekas, kurai noteikti ir... Es varu, nevajag ar mani. Prātā daži 4. Saka kultūras ministre. Es arī uzreiz 2 varu noskaidīt, kad acis darba nebijās, rokas darba izbijās. Man šie nāca prātā. Uzreiz vai? Kaut vai aizkalniņu dūmu, kas tos dūmus kūpināja? Tur ir vēl veseli.
veselu rindu garums vēl tālāk. Jā. Viena rinda ir, jā. Nu, manā gadījumā es varu kaut vai tur cik tur daudz pļaviņas es nav pļāvu sarkanbaltā boliņā. Tikai lūdzu tautu dēlu, lai es met kaudzītē. Dievs man deva, Dievs rokā neiedeva, ka es pat nepelnīju. Šo spēlīt es ar bērniem bieži spēlēju. Un ir bērni, kuri, nu, teiksim, tā uz, kā saka, uz sitienu uzreiz grūti viņiem. Viņi kļūdās lūt kādā zilbītē. Bet ir bērni, kas kādu laiku dziedājuši tautsdziesmas, viņi brīnišķīgi sacer. Man ir tāds meitenes, kas varētu uz 100 tautsdziesmas nedēļas laikā sacerēt. Viņas prot turpināt. Tas būs par mūsdienīgu tēmu, nu, samērā. Ja, bet viņas prot to pantmērā iekļauties un ielikt savu saturu, un tam mēs vienīgi domājam, ka tas modernais saturs nepiestāv tautsdziesmām. Un tas nekas, ka mums tie kumeliņi no riņķī, bet dziedāt par jauno mašīnu, ja, nav visi šai pantmērā nepiediena. Un, jā. Vai nepiediena, kaut tas ir jautājums, jo šī gadījumā folklora arī primārā funkcija ir zināt vēsturi. Papildus funkcija ir no tā mācīties, ko mēs varam darīt šodien. Un tādā gadījumā folklora, kas ir radīta nesenāk, ir daudz praktiskāka šodienai, nekā kas ir senāk. Nepiekrītu. Par vēstures nepiekrītu. Tautsdziesmās vispār nav vēstures. Tur ir garīgas dimensijas, kur laiks, vēsturiskais lineārais laiks neparādās. Es Ilgai piekrītu, tāpēc, ka salīdzināsim tādus divus rakstu darbus, un es speciāli lietoju vārdu rakstu darbu, piemēram, tautas dziesmas un bībele. Divas. Un tautas dziesmu, teiksim tā, pamācības, kā dzīvot, ir diezgan dažreiz līdzīgas, kā filozofiski līdzībās ir izstāstīts bībelē, bet kas vēl interesantāk, kad šodien mēs tās varam izmantot kā tādas, acīm redzamas, filozofiskas pamācības, kā dzīvot. Mums ir bijuši stundās, tā kā es folkloras 15 gadus mācījos bērniem skolā, tad mums ļoti interesanti pieredze tieši ne tikai tautsdziesmā, bet ar sakāmvārdiem, jo mūsdienās vecāki bieži vien absolūti liekvārdīgi bērniem lasa morāli, audzina pļāpā, bērns sen jau necird. Bet pasaka ar vienu tieši teikumu, rīts gudrāks par vakaru, vai 9 reiz tur nomērvinies nogriez, vai ātrāk tur lēnāk skries tālāk. Tālāk tiks, jā. Tas darbojās. Kad es bērniem kādreiz prasu par folkloru, ģimenei, mums neviens neko. Un es tagad sāku teikt tos piemērus, un tad man vienmēr stāv prātā viens puisis, kas ir paga. Bet kā man teica, mammai saka, nezāģēs zāru, uz kura pati sēda. Es saku, redzi, tavs teica folkloristi izrādās. Ko teica, mammai bieži saka. Darbojās, jo projām mūsdien darbojas tā no vēsture. Protams, filozofiski teicieni nekad nemainās, un tāpēc 1000 gadu veci teksti var būt arī noderīgi, bet es neteiktu, ka viņi ir jāmācās no galvas, ir jāiemācās tā zinība, ko viņš māca. Nevis pats teksts. Bet savukārt dziedāt kopā, un ja satiekas latvieši no visas pasaules, un diemžēl, varbūt tagad tieši es nezinu, bet pēc gadiem 10 bija situācija, ka Amerikas latvieši, jaunieši atbraucot uz šejieni, viņi ir šokā, jo šeit tautsdziesmas nezinu vārdus, nemāk. Ja kurāt korī nedzied, tad jau cilvēki nemāk tās dziesmas. Viņiem tas savulaik ir tā kā potēts, un iznācis tā, ka viņi nevar dzīvot bez dziedāšanas. Un tomēr ir forši, ka visi latvieši vienalga, viņi Brazīlijā vai Sibīrijā, viņi satiekoties var tās dziesmas dziedāt. Un tur ir kaut kas, tas ir ne tikai sajūta, tas ir kaut kas vairāk, man liekas. Kopīga dziedāšana cilvēkiem. Jā. Ir Daina Jaņkaina sagatavojas vēl viens sižets par to, kā un kādi ir tie veidi, kā mācīt Latvijas vēsturi skolās. Gundars Rēders, Daina Jaņkaina. Daina Jaņkaina un Gundars Rēders. Eiropa. Mīti un realitāte. Mīti un realitāte. Mēs varētu kaut vai nedaudz sasildīties, izskraidīties, bezjēdzīgi to darīt. Nevar skraidīt, vajag motivāciju, tamdēļ inscenēsim kauju, mums vajag strelniekus, vajag vāciešus, nekādas demokrātijas te nebūs. Un tāpat lūdzu 3 spiegus izraudzīties, kad komandas būs paslēpušas. Daira un Mārtiņš abi ir muzeja darbinieki. Kaut gan nejaušam skatītājam viņu darbošanās rada asociācijas ar gluži citu profesiju. Vismaz tajās dienās, kad ekskursiju grupas jāvada Ložmetē kalnā. 6 līdz 8 stundas ierukumiem pietuvinātas dzīves, turklāt neatkarīgi no laika apstākļiem. Tas Mārtiņš kaut kā atgādināja aktieri. Tiešām tēlojam ar to otru sievieti, es nezinu, kā viņu sauca, bet pilnīgi kā teātrī, ar izteiksmi, viss tā ieplānots,
visi mēs apsēdāmies, mierīgi skatījāmies, ar aizrautību skatījāmies. Tieši tā ikdienas dzīve, kā viņi ir dzīvojuši saspiest mazās mājiņās un ka nemaz nevar aiziet, teiksim, nekur visu laiku 10 cilvēku vienā mājā, tas bija tā šokējoši salīdzinot ar mūsdienām. Ar ko tu domā, naktī ejot uzbrukumā, viss ir izgaismots, ja? Ko viņš stāstīja, padarīt daudz reālāku skatus tiešām, kāds bija karš, jo man bija tāds jūtas, ka cilvēki vienkārši skrien viens otram virsū un tagad durstās, tā reāli. Do pirmajam dod. Pirms do nākamam neaizmirstot iespļaut. Dairas skatuves vārds ir Trīne, un 6 stundas garajā piedzīvojumā, kas ļauj iejusties Ziemassvētku kauju norisē, viņa pilda medmāsas lomu. Man liekas, tas, kas viņus paņem, ir tas, ka mēs atļaujamies būt tādi ļoti nepedagoģiski. Teiksim, ka mēs viens otrus ļoti stipri izjokojam. Es pieļauju, ka jūs esot ar mums kaut tā īsu brītiņu sajūtāt, ka mēs viens otru ļoti labprāt pavelkam uz zobu un līdz ar to arī viņus. Un tāpēc tad mums ir uzreiz mēs kļūstam tādi tā kā draudzīgāki. Zaudētāji saņem Trīni! Galvenais runas vīrs ir Mārtiņš, kurš pārsteidz ne tik vien ar prasmi tuvināt notikumus, kas risinājušies gandrīz pirms 100 gadiem, bet arī ar iecietību pret tiem, kas izrādās vēstures nezinīši. Es domāju, ka tās ir tādas lietas, ko tādam ikdienas cilvēkam patiesībā, vai tas viņam maina to dzīves uztveri un ikdienas gaitas. Bet nebūtu jāzina? Nē, mēs varētu arī runāt, ka viņam jāzina, varbūt, kas ir desās samalts un kas ir maizēja, un ļoti daudz tādas lietas, jo nevar arī nolikt to, ka tā informācija, kas jauniešiem tagad iet pāri, un ja mēs salīdzinām pirms 50 gadiem tā informācija, kas ikdienā viņam bija jāsagramo un jāpārstrādā, ir, man liekas, entās reizes daudzkāršojusies. Es nezinu, vai tas ir labākais, ja viņi skaldītu skaitļus par to, cik ir bijis strēlnieku vienā brīdī, otrā brīdī, kad tur nomainījies viens komandieris otra. Tās ir faktu zināšanas, bet vai tas liecina par to, ka viņš spēja loģiski domāt? Vairumam cilvēku vēstures mācīšana un zināšana joprojām saistās ar laika skalu, kurā iezīmējas gada skaitļi un notikumi, kas būtu jāzina no galvas. Taču datumus var paskatīties enciklopēdijā. Daudz būtiskāk ir saprast sociālo vēsturi, ko laikmets un notikumi ir darījuši ar cilvēkiem un viņu dzīvēm. Piemēram, mēs runājam vai par sieviešu lomu vai bērnu lomu karā un tā tālāk. Tie ir aspekti, par kuriem mācību grāmatās aizvien ļoti maz tiek runāts, kur Eiropā jau pavirzās uz priekšu un kur karš tiek pētīts, kā tas vispār darbojas uz sabiedrību. Kas varbūt ir daudz svarīgāk nekā. Tieši tā, bet mēs vienmēr runājam par karu, tad mūsu cietēji, mūsu karavīriņi, kas, protams, to nevar noliegt, bet pazūd pārējā sabiedrība, kas arī to karu izdzīvoja, piemēram. Tur jau ir tā lieta, kad šajās bildēs pat ļoti labi var redzēt, ka tie puiši ka viņi jau negatavojas sevi karam. Mārtiņš teica, ka latvieši ir konservatīvi arī attiecībā uz vēsturi, dalot notikumus un cilvēkus labajos un sliktajos. Taču aizvien biežāk nākas atzīt, ka šādā melnbaltā izskatā zūd, ja ne patiesība, tad patiesajā dzīves garša gan. Vislabāk to var redzēt, kad jāsvin 11. vai, piemēram, 18. novembris. Mēs viņu tādu gribam uztaisīt tādu varbūt svinīgu un tik ļoti neaizskaramu un tādu šablonisku, un ka varbūt tā ir tā mūsu lielākā problēma, ka mēs negribam iet laikam līdzi un varbūt savādāk radīt jaunas tradīcijas. Kaut gan šur tur jau parādās tomēr, bet es saprotu to, ka tā ir milzīga problēma ļoti lielai daļai Latvijas, jo ik reizi, kad pienāk novembris, kad tie zvani izmisuma, zvani no skolām, ko darīt, ko savādāk un tā tālāk, tas norāda uz to, ka varbūt skolotāji un tie pagasts cilvēki baidās varbūt kaut ko eksperimentēt. Asinis, gribat? Mārtiņam pa muti sadot, gribat? Nekāda tautas mīlestība. Pavisam nesen pieņemts lēmums izcelt Latvijas vēsturi kā atsevišķu priekšmetu līdztekus vispārējai vēsturei. Diemžēl šeit satiktie cilvēki atzina to par kārtējo formālo soli, kas pats par sevi, protams, neattālina, bet arī netuvina labākām zināšanām par vēsturi un Latvijas valstiskumu. Latvijas vēsturei kā priekšmetam atsevišķam būtu jēga, ja tā būtu vēl papildu stunda, kur viņš var iepazīt savu zemi, savu novadu,
tad tam būtu jēga lielāka. Jo tagad, kad tās 2 stundas vienkārši pārdala uz pusēm, iegūms jau nav. Visiem liekas, ka ar to, ka ir atdalīta vēsture, ka to stundu ir kļuvis vairāk un ka viņi mācās vairāk. Nē, tas saturs un tās stundas ir tikpat. Lūgums to spiegus, tu izvēlies tā nevis kā brīvprātīgi, ja? Bet tā, lai neviens no viņiem neredz, kurš ir spiegs, ja? Aukliņas viņiem nedod. Izvēlies tādus, kuriem dzīvē daudz neko ļauna vairs nevar izdarīt, ja? Kurus sit, bet kurus nevar nosist un tā, ja? Vēl nedaudz. Tādus cietušus. Ložmetē kalnā daudz skan smiekli un redzama īsta daudzīšanās, taču izrādās tieši šis ir labs veids, lai jaunie ļaudis saprastu, ka Latvijas valsts neatkarību izcīnīja nevis uz piedestāla pacelt varoņi, bet arī puiši un meitenes, kas neko daudz neatšķīrās no viņiem pašiem, bija mūsdienu ģimnāzistu vecumā. Ir interesanti zināt par to, kur latviešu tauta ir izdarījusi ko labu vai arī, ievērojam, tā teikt, ko var mūsdienās būt lēpns cilvēks šai zemē un tā. Tu vari identificēties tur jau tiem puišiem, kas šāva, man liekas, un uz kuriem šāva bija apmēram tikpat gadu, cik jums? Jā, vispār varētu. Es pats arī labprāt ietu un cīnītos par savu valsti un savu darbu daļu darīt. Tā kā tas tā būtu viss. Runāsim par to. Esam atpakaļ tepat pie mūsu sarunu galda. Tad jautājums par to, kā šobrīd māca vienu vēsturi. Vai tas ir viens kāds sausu skaitļu virkne Latvijas skolās, vai tas ir radošs veids, kad mēs varam aizbraukt uz to pašu Ložmetēju kalnu un ar personisku pārdzīvojumu izjust to, kas tad ir bijis mūsu cilvēkiem viens vai otrs posms, etaps. Kāpēc ir tāda situācijas, ka viens Latvijas skolnieks uz jautājumu, kas ir Lāčplēša diena, gandrīz vien kļūdās un nespēja pareizi atbildēt? Es zinu, tāpēc, ka es tikko ar meitu beidzu skolu Rīgas 3. ģimnāziju pirms gada un kopā ar viņu mācījos vēsturi un jums jāsaka ir godīgi. Es pati personīgi izlasīju visu grāmatu, gatavojoties uz katru stundu, un tas bija mokoši. No šī gada patiesībā ir diezgan lielas izmaiņas izdarītas un Latvijas vēsture 6. klasē kā atsevišķs priekšmets. Šī Latvijas vēsture sākas patiesībā ne tik daudz ar tiem faktiem. Pirmajā pusgadā ir vairāk iepazīšanās ar to vietu, kurā tā skola atrodas. Gan ar skolnieku, teiksim, ģimenes tādu vēsturisko priekšstatu saprast to, ka personisku prizmu. Mēs esam sagatavojuši visu nepieciešamo šim gadam par Latvijas vēsturi, nodrošinājuši kompaktdisku, kurā ir visas Latvijas kartas un kontūra kartas. Vairāk kā 200 attēli speciāli, ko paši vēstures skolotāji muzejos pasūtīja. Bez tam mums jau vairākus gadus ir ļoti laba vienošanās ar visiem muzejiem, īpaši, teiksim, ar Latvijas kara muzeju. Viņi piedāvā ārkārtīgi daudz reālas ekskursijas muzejos, uz vietām, dažādos novadu muzejos ir izveidotas ekskursijas. Kā ir, vai latviešiem pietiek tādu varoņu stāstu? Mēs mākam veidot mītus varbūt pozitīvā nozīmē par to, ka mūsu tauta ir ko vērta, vai ne? Un tas, kas ir bijis pagātnē, nav tikai tāds, vai ne, bāreņu un nabadziņu un sērdieņu dzīves gājums, un te mēs esam. Tas, kas būtu šodien diezgan svarīgi jauniešiem saprast, piemēram, pēc neatkarības atgūšanas uzreiz Latvijas ekonomika, kā jau pasaules kara mocīta, nebija tādā līmenī, kā mēs stāstām par 36. gadu. Un tas ir katra Latvijas iedzīvotāja darbs. Ikdienas darbs, kā viņš cēla gan savu, gan valsts labklājību. Ja mēs paskatāmies pēdējos 100 gadus, tikai pēdējos 100 gadus, tad pirms Pirmā pasaules kara Rīga bija visinovatīvākā pilsēta cariskajā Krievijā. Tika ražotas pirmās mašīnas, vilcieni, lidmašīnas. Visa Rīga šī brīža skaistākā daļa ir uzbūvēta līdz Pirmajam pasaules karam. Kas ir interesanti? Ja interesanti, ka Pirmajā pasaules karā visas rūpnīcas sapakoja un aizsūtīja uz aizmuguri. 18. gadā mēs ieguvām neatkarīgi, bet bijām galīgi pliki un nabagi. Un jau 36. gadā kāds maziņš laiciņš no pilnīgas nulles mēs atkal ceļamies ārā un esam vieni no lielākajiem eksportētājiem
Ziemeļeiropā, mēs pārspējām Somiju, Dāniju, es negribu runāt par Zviedriju, bet mēs bijām ļoti augstā pozīcijā. Nu, labi, bet šobrīd mēs esam 2012. gadā. Tas, ko mēs šobrīd runājam, ka mēs visi braucam ārā? Mēs visu tendenci, ko es gribēju rādīt, pirmais pasaules karš, otrais, tad pēc otrā pasaules kara atkal viss ir noslaucīts, izvests uz vienu uz otru pusi. 70. 80. gados Latvijas PSRS uz PSRS republikām eksportēja vilcienus, spīdolas, telefonus, militāro rafus, mašīnas rafu, pārtiku, apģērbu, skaitīt un skaitīt. Mūsu tendence ir izdzīvot. Mēs vienmēr esam izdzīvojuši un izdzīvosim. Es gribu teikt, tajos jauniešos arī mums jāmāk atrast veids, kā uzrunāt viņus, lai pārliecinātu, ka mēs varam. Ko mēs esam šobrīd izdarījuši, arī izglītības saturā. Mums ir tāds ļoti liels dabaszinātņu projekts, matemātika un dabaszinātnes, un mēs esam nofilmējuši katrā mācību priekšmetā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, ļoti daudz saturā izmantojamus fragmentus par to, kā kādā Latvijas uzņēmumā notiek ražošana. Pamatmērķis bija parādīt šīs zinātnes elementu lietošanu un inovācijas. Beigās sanāk gala fakts tāds, ja skolnieks noskatās visu to, viņam ir jautājums. Es taču nezināju, ka tas viss notiek pie mums. Patiesībā tas ir identitāte ne tikai caur varbūt kultūru, bet arī parādīt to, ka patiesībā Latvijā ir ļoti augstā līmenī zinātne. Latvijā ir ļoti daudz inovatīvu uzņēmumu, kuros viņi var ieraudzīt. Katrs grib to sajūtu, tai piedarība rodas, viņa rodas iekšēji. Ja es redzu, tur ir ārkārtīgi smalks ķīmijas uzņēmums, kur ir jaunākās tehnoloģijas, un mani ķīmija interesē, es jau sevi saistīšu ar šīs valsts kaut vai šo ķīmijas uzņēmumu un nemaz nedomāšu par kaut ko citu. Mums ir jāsauc lietas pareizajos vārdos. Un šeit mēs diezgan daudz ko jaucam, kad mēs runājam par vēstures mācīšanu. Vai mēs gribam mācīt vēsturi, jo vēsture ir pēc būtības mācība, no kurienes mēs nākam un uz kurien mēs ejam, mācīties no pagātnes kļūdām un tās neatkārtot. Otrs ir, vai mēs gribam stāstīt stāstus un audzināt identitāti. Kas būtu jāiet tavuprāt? Šī gadījumā, es nezinu, kā tagad ir šī 6. klases mācība. Tad, kad es mācījos skolā, man arī bija dzimtā mācība. Man pat vēl šķiet kaut kur grāmatas saglabājusies, ja es viņu neesmu atdevis bibliotekā. Un šajā priekšmetā man izmācīja visu vēsturi no cilšu laikiem līdz modernajiem. Vēlreiz to pašu gājām cauri, tad, kad bija vēstures mācīšana no 7. līdz 9. klasē, 20. gadsimts visa 9. klase, un vēlreiz vidusskolā 10. 11. 10. par laimi bija vairāk aizvēsturi. Un tad atkal 20. gadsimts. Tā viss bija pa daudz? Tas bija pa daudz, tu atkārto 3 reizes vienu un to pašu, un allaž par vienu un to pašu. Šobrīd mēs runājam par 11. novembri. Kas 11. novembrī notika vēl bez Lāčplēša dienas? Jautājums visiem 4. Zikfrīds Anna-Mērovics bija Londonā un tikās ar ļoti ietekmīgu personu, kuri un panāca vienošanos par Latvijas atzīšanu. Šī gadījumā es domāšu citu faktu. Pasaulē 11. novembris ir 1. pasaules kara beigu diena. Mēs zinām 2. pasaules kara beigu dienu, mēs nezinām 1. pasaules kara beigu dienu. Amerikāņi ir pilnīgi nezinoši, piedodiet par stereotipu, protams, amerikāņi tiek uzskatīti stereotipiski par nezinošiem par pārējām nācijām, mēs esam tikpat nezinoši, piemēram, par viņu vēsturi vai par Āzijas vēsturi vai par Dienvidamerikas vēsturi. Stāsti ir skaisti priekšidentitātes, un es iesaku nošķirsim un skatīsimies pareizi, tāpēc, ka bērni un jaunieši, kas mācās, viņi skaisti redz, man grib kaut ko iestāstīt vai man grib kaut ko pastāstīt. Un ļoti svarīgi. Mēs gribētu, lai izglītības process ir nevis mācīt, bet mācīties. Mācīt tas ir skolotājs un mācīties tas ir skolēns. Un tajā brīdī, ja mēs atradīsim šo te otro formu, kad skolēns pats sāks mācīties, un šie avoti, salīdzināšana un tā pārējais, tie vairs nav stāsti. Tā ir mēģināšana šim bērnam atrasties līdzās tam notikumiem,
tam notikumam, par kuru ir runa, un redzēt viņu divu cilvēku acīm. Ja, un šeit arī sākās ne tikai vēsture kā priekšmets skolai, šeit sākas arī priekšstats par to, kas ir vēsture kā zinātne. Un varētu laikam nepiekrist, jau mirklis, kas notika aiz mums, īsti arī varētu tikt pieskaitīts pie vēstures. Protams, bet šī gadījumā ir šis jautājums tiešām par emocijām, jo emocijas mēs vienmēr turam dārgākas par faktiem. Vācija tikai pāris desmit gadus atpakaļ atvainojās par Otro pasaules karu vai kā. Jāpaiet laikam, lai visu nosēžas. Šī gadījumā es neuzskatu, ka mēs vēl esam tiesīgi kādam mācīt par padomu laiku, piemēram. Tā ir pārāk nesena vēsture. Bet kamēr visi vēl esam dzīvi, mēs visi svinam svētkus. Nav tuvojās 11. novembris, 18. novembris. Jums ir kaut kādas tradīcijas, kā jūs to darat? 11. novembris man alaži saistījies ar divām lietām, un abas ir ļoti emocionālas lietas. Tas ir svecīts Daugomalā. Otrs ir neaizmirstams brīdis, ja sanāk laiks aizbraukt uz brāļu kapiem. Un brāļu kapos mūžīgā uguns un tās daudzās svecītes pie mātes Latvijas. Zini, ir tāda sajūta, ka reizēm tā kā raudiens nāk, ka tirpas skrien, ja? Un tad šī sajūta, ja tu sajūti visus tos senču un kareivju varoņdarbu vienlaicīgi. Man ir līdzīgi. Mēs vienmēr esam to darījuši, ne tikai ar saviem bērniem, bet arī bērndārs bērniem. Tajos pirmajos gados, kad vēl tāda kā nedrīkstēja to darīt, mēs esam braukuši uz brāļu kapiem. Bet vēl par vēsturi atceros stāstu. Man tomēr tie emocionālie stāsti par vēsturi, par simtgadīgu vēsturi, liekas ļoti svarīgi. Par to pašu 11. novembri no Annas Žīguras grāmatas Marcelīna, kur viņa stāsta par savu vecmāmiņu, ja? Man ļoti iespējas. Un to es arī bērnam stāstījis, uzbarot to ainu, iedomāties skolotāju saviem. Viņi vēl dienā viņiem mācīja franču valodu. Un vakarā viņiem nes sviestmaizītes jau uz ierakumiem Daugavas krastā. Un tas ir 11. novembris. Un tie puiši, tie ir 16 gadīgi, 17 gadīgi puiši, tie varoņi. Un, diemžēl, arī skolās šis vārds neizskan bieži, jo cilvēki laikam nezina, kā viņu pozitīvi piepildīt, proti patriotismu. Savu laiku mēs sēdējām izlaidumā, mana dēla izlaidumā, vienā no labākajām Rīgas skolām, un kopā ar mani bija Jānis Kresliņš juniors, tātad Karaliskās Zviedrijas bibliotekas. Jā. Un klausījāmies runas un brīnišķīgos vārdus, vēlējumus, un tad viņš teica, bet klausies, jocīgi, neviena vārda. Viss bija par karjeru, par jūsu iespējām konkrētājām, tādā materiālā plāksnē diezgan ļoti pacelājoši. Bet kur ir Latvija, kur ir patriotisms, kur par to, ka šiem jauniešiem par Latviju jādomā ir. Un tur vispār neizskanēja. Es praktizēju folkloru tādā veidā, ka es jauniešiem spēlēju dāņus. Un šie dāņi ir tāds interesants lakmus papīrīts. Man 20 gadu laikā bijuši pāris reizes, ka tas nav izdevies. Un īpaši man patīk tādas vēsās tīņu publika, tāda vēsa īpaši, tā teiksim, meldi krāsota, tā pieņemsim. Es acu priekšā redzu tautas dejas. Un tad man ir parasti palīgi kādi man tādi jaunieši, kuriem tas patīk no tiesas. Un tad paiet 2-3 dāņi, un pēkšņi visi mēs pamanām, ka tie vēsie tīņi ar savām maskām, viņi aizmirsuši par to, ka viņam tā vēsā maska uz ģīmi, ka viņiem ir priecīgi, normāli jaunieši. Ja, arī kā meitenēm, šīm tīnēm, cik viņām ļoti patika viena no senākajām pasaules aušanas tehnikām celošana, kur tie dēlīši, vēstures muzejā tādi ir visā pasaulē bijuši. Un mums ir sarežģītākie raksti vispār, kāda pasaule ir, latviešiem tādi ir, un ar kādu entuziasmu viņas celoja, tās rakstēnās celēns. Muzeja taisni piedāvā tieši šīs praktiskās nodarbības. Viņi ir izvēlējušies arī liela daļa praktiskas lietas. Es zinu, ka Cēs muzejā pat var beigās cept maizi pēc ļoti, ļoti vecām tradīcijām un visa pārējā. Saprast, kā tas ikdienā un dzīvē notika. Mums ir vajadzīgi tādi cilvēki, kā Ilga Reizniece un citi, kas spēj iedvesmot. Entuziasti ir vajadzīgi, protams, katrā lietā. Meklēsim jaunus veidus, kā pašiem meklēt savu identitāti. Protams, un mācīties no jauniešiem, jo viņi to spēja vislabāk pa visiem. Man arī par jaunatni ir tikai vislabākās domas un pieredze, arī braukājot kopā. Es domāju, ka Latvijā ir milzīga nākotne. Labs nobeigums. Latvijā ir nākotne. Meklēsim savu identitāti un sagaidīsim arī valsts svētkus ar cieņu un lepnumu pret savu valsti. Sietienas svētkos. Sietienas svētkos. Gundars Rēders, Daina Jaņkalne. Daina Jaņkalne un Gundars Rēders. Eiropa. Mīti un realitāte. Mīti un realitāte.